Sveiki visi dārzkopi, dārzu mīļi, it sevišķi batātu audzētāju fani. Kaut kad jau rādīja video, ka man bija ļoti ražīga batātu mamma. Tā ir tagad tā saņēmusies, te ir tik daudz stādi. Man te ir vispār nevar redzēt vairs cauri, cik te nāk no vienas saknītes laukā. Šie te visi man jālauž nost. Tad ir otrā batātu mamma ar saņēmusies. Šeit ar mani ir stādiņi, redz cik daudz. Tie ir arī jau saņēmušies un aug. Tad ir te vēl tāds, kas gulošais, ilgi gulošais, arī pamodies. Te ir tādi mazi asniņi, bet tie arī visi būs tikpat lieli. Tikai nezinu, kur stādīšu, jo vieta vairs nav saplānota, nekāda lieka. Tad te viens puķu podā vēl bija iesprausts, tas ar saņēmies un aug. Tas arī būs liekais stādiņš. Tad gribēju parādīt tos pirmos, ko es nolauzu 1. maijā. Tie ir izauguši arī šādi te gari. Lūk, kādas viņam ir saknītes ūdenī pieaugušas. Pats viņš ir tāda gara stīga, ko principā arī varētu dalīt jau pa posmiem, bet tā kā man jau stādi pietiek, tad es viņus vairāk nedalīšu. Un šie ir 4. maijā nolaustais. Arī izdzītas jau ir saknītes. Viņu vienkārši nolauž, liek ūdenī. Un paskatiet, kādas ir saknes, tie, kas ir 1. maijā nolaustie. Tagad tikai gaida siltāku laiku, ka varēs likt ūdenī. Tā kā šie ir uzlikti 16. februārī. Tās batātu mammas, kas dod bērnus 16. februārī. Jā, un ilgi modās. Un šitas arī ilgi mostās, bet rezultāts ir iepriecinošs. Saņēmās un stādāmais materiāls gatavs. Tā kā no vienas mammas var iegūt, 20-30 stādus noteikti, no vienas batātes. Un šis ir 4. maijā. Tā kā uz tikšanos nākošā reizē, kad stādīšu dārzā. Lai visiem saulaina diena!